Nu tā, paskatīsim kontrolas pēc, kas notiek saimēs ar jaunajām mātēm. Tikai tā apskatīties. Nu redzam, bites visai padaudz ir. Tas priecē. Medus rāmis. Tas mums ies ziemā. Medus rāmis. Tas mums ies ziemā. Nu, šo rāmis cerētu ieraudzīt dējums vai pērus. Nē, šis ir medus rāmis. Kaut ko ir ienesušas. Svaigu neaizvākot. Papūtīsim. Kaut kas varbūt arī zied. Nu, skatīsim, kas būs uz šeieni. Un šeit mēs redzam smukus pērus. Redzam, jā, cik blīvi un skaisti. Centrā vecākie, pa perifēriju jaunākie redzu pērus. Un ar šo mēs arī apskati šai saimei beidzam. Viss ir kārtībā. Varam dzīvot mierīgi. Ziemā ies mums skaista saimīte, kura, domājams, līdz pavasarim mums izdzīvos un atnesīs daudz medus un prieka. Tā. Tagad šeit. Šeit ir interesants ļoti gadījums. Tad, kad es te mājās ņemu medu, man atvedās līdz no otras novietnes bites. Un visai daudz es viņas izdzenu ārā, un viņas dažādās vietās izveido tādus ķekarus. Tādus ķekarus diezgan lielus, tā kā kulaks, un 3 tādus savācis esmu šeit kopā. Un es pieliku viņām dejošu māti. Es viņus sadzinu uz rāmīšiem, un vēl vakarā pieliku māti no mūsu cienījumā abļotņika. Te mums ir tie abļotņika rāmīši. Mēs viņus ņemsim ārā un liksim uz atpakaļ uz ziemu. Šeit bija mātes, šeit bija peri. Jā. Mums ir kaut kāda, tepat ir vēl peri, te mums ir kaut kāda māšu kanna, sasteigtās kannas. Nu, nezinu, skatīsimies, kas šeit notikās. Vai ir pieņemta mums tā māte, vai nav. Tā bišķi uzpūtīšu. Šeit tāds tīri eksperiments ar šitas ir atņemums rāmis. Nākošo būtu jābūt. Nu jā, šeit mēs redzam, nekas mums nav būtībā izdevies. Tā māte ir droši vien nomušīta un rezultāta nav nekāda. Šitas viss ir jādzen ārā un miers. Tātad tas gājiens ar tām savāktajām bitēm šoreiz neizdevās, bet es gribēju teikt, ka vienu reizi man tas tomēr izdevās. Un tāpēc es ar tāds priecīgs un iedvesmots gribēju izveidot šādu mazu saimīti un ieziemot rezerves māti. Nu neko, taisam ciet un viss. Ko mēs šeit varam? Neko. Jādzen ārā. Tā. Nu, aiziesim tālāk. Tā, šeit. Īsti neatceros, kas man bija. Te bišķi laikam lielāk uztaisīja. Tā, šeit būtu... Reku, mēs esam... Reku, mūsu maisi ir izēsti. Apakšā vēl viens tāds stāv. Tā, šitās mēs pagājuši, turiķi, ko varēsim mums. Es devu. Ek, pafilmi, tepat redz spīdam iekšā. Bet mēs šito ņemsim nost. Tātad šitie man bija rāmīši, kuros ir audzēti peri. Man tāds mazas nebija rāmji, un es
Saimas turēju uz šitiem te mazajiem. Tā, tas mums ir medus rāms. Tas mums ir vēl viens. Pēri iznākuši, divi tepatī. Pēri ir iznākuši, viss ir kārtībā. Ņemam nost. Ir diezgan daudz sanests. Šeit apakšā, kas mums ir tūlīt apstīsim. Nevar izcelt nemaz. Redzam, kā sanāca. Interesanti. Te ir pēri vēl. Labi, mēs viņu pacelsim uz augšu. Lai mūsu māte neiedēja atkal. Lai mēs šito rāmi, kurā mums ir pēri, kuri nāk ārā, pietur drusku. Droši. To mēs uzliksim te maliņā, lai viņu iznāk un varam atņemt nost un sašaurināties. Reku cukurkule. Dod apšik šurp. Tā. Kas mums te? Ir vaļēji. Nu, tā vēl nākus māte ir šeit dēt. Nu, laikam patīk viņai. Ui. Tas ir trausmīgs smags. Mēs viņu noliksim te maliņā. Kā izies, tad tāpat kā tos noņemsim un viss būs labi. Te mums ir jauns rāmis pielikts, viņš ir piedēts. Un viss tur ir labi, šitās panīcināsim ārā. Es nezinu, kāpēc tādas ir uzvilkuši. Princips tas pats, centrā pēri, tāda putekšņa apkārt medus. Tā, un reku vēl ir šāda pati opera. Te ir medus smuki. Redzat, pat valkot ciet. Es viņu nolikšu te augšā. Un apakšā, kas mums ir? Uz apakšējā. Un kas uz šī? Šis mums ir normāls medus rāmis, jā. Tā, tolītās. Pieturies, tas nebūs nekas interesants. Tā, šeit. Tātad medus, pēri, medus, 4 rāmi. Mums uz šo ir vēl 2, kam jāiznāk. Tos mēs paceļam augšā. Un šeit ir medus kaut kāds. Mēs pat varētu. Es pat gribētu. Lai to medu man iznes uz apakšu. Sāksim vienkārši tā. Un kaut kā krustiski. Jā, lai nes mums projām. Nevajag man to medu viņu. Lai viņas. Aha. Tad darīsim tā. Interesantāk. Pamēģināsim. Uzliksim sedziņu. Šeit sēdziņu virsū. Tastāsim brīvu, lai bites nāk un nes šito. Es ceru, šito visu viņas nāks un nesīs ārā. Nu tā kaut kā. Labi. Šeit tad mums atkal viss ir izdevies. Māte mums smuki. Atliek viņu varbūt pastimulēt, atliek apstrādāt pret varatozi un viss būs labi. Un te mums palika, nocelsim varbūt šito. Šī saime. Tā ir mums. Droši vien ļoti stipra. Pastīsim, kas augšā. Augšā mums ir, augšā mēs laizamies, jā. Mēs laizamies, uzlikt iztīrīties magazīnu. Aha. Jā. Šito visu nost.
Vai, reku mums kaut kas iekrits. Tā, nu, reku mums akai kulīte, poliklēns, kur bites pārstrādā poliklēnu putekļos. Nu, apstīsim, kas un kā te. Te nu, jā, man ir tāds izlauts rāmis. Ko to darīt, izdomās. Šī tukšs rāmis, būtībā varēs ņemt viņu nost. Šeit mums ir rāmis ar cilšu ārā ar medu un periem nodēts. Šim ir jāpaliek. Šeit mums ir rāmis ar smukiem periem un meduriņķi. Šeit mums ir viss piedēts rāmis. Piedēts un svaigie peri un kūniņas. Tad ir augusta beigas, ja? Šodien ir 30. augusta vakars, pulkstens 5:30. Šis te ir briesmīgs. It kā rāmis, kurš būtu jāņem nost. Arī mēs redzam perus un dējumus. Es viņu atlikšu pieturi. Es viņu atlikšu maliņā, lai viņš stāv vispār nomaļus no visiem. Un kā iziet māte tā, lai mēs varam tad noņemt viņu. Viņš ir visvecākais, viss tāds tumšākais. Nu, šeit apstīsim. Redzam atkal pēri, dejumi, medus. Šis ir slikts rāmis ziemai. Atstāties ziemai. Bet to mēs apieliksim pie malas. Nu, un šis ir tāds šķidrumu saturošs rāmis. Nu, kaut kā varbūt tā sakārtošu. Kaut ko pa vidu, kaut ko tā. Un šo es te nolikšu. Arī, lai viņi izietu māti šeit nedēļu. Šis tukšs. Nu, nāc, liekam šito virsū. Nu, tad, ko mēs konstatējam, tas, kas mums ceļmokšā daudz maz ir izgājis, daudz maz ir, kā teikt, izveidojies, tā mums mātes ir. Vienā gadījumā mums jābambi ārā, jo mātes tur nav. Tā kā ceļam pirkst gaisā visu labu.